Sveiciens visiem vēlreiz. Tad iepriekšējā sižetā mēs pieskārāmies tēmai slāņu apģērbs. Tad, kad mēs dodamies aktīvās medībās ar pieiešanu vai esam dzinēju medībās. Bet šajā epizodē mēs pieskārsimies tēmai gaidas medības. Un tātad, ja mēs runājam par gaidas medībām, tad šīs te veids, protams, ir vairāk tāds statisks, un šeit jau būtu nepieciešams tāds samērā specializēts apģērbs, kas ir īpaši siltināts. Tātad, jo mēs it sevišķi, ja ir vaļējie torņi, tad mēs esam pakļauti jebkurai dabas parādībai. Tātad proti vēji, stiprs vējš, tas var būt arī stiprs sniegs vai lietus un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc šādiem medību veidiem ieteicams būtu izmantot, kā jau es minēju, tātad specializētu siltinātu apģērbu. Manā gadījumā tas būtu, tātad ir siltināts kombinzona bikses, ar tātad speciālu aizdarīti jostas aizmugurējā daļā, lai vējš netiktu klāt. Un tad attiecīgi siltināta jaka, kuru mēs arī varam regulēt apakšējo daļu, lai vējš netiek iekšā. Tātad gaidas situācijām, kā jau es minēju, piemērotākais apģērbs tātad siltināts. Siltināts ar ko? Pārsvarā tātad ir divi varianti, vai nu tās ir dabīgās dūnas, vai nu arī Primalofts. Ja mēs varbūt salīdzinām dūnas ar Primaloftu, tad varbūt tādas milzīgas atšķirības, ko mēs izjutīsim uz savu ķermeni, nav. Tātad abu veidu tehnoloģijas ir pietiekoši, kā teikt, drošas, lai mēs nenosautu skarbos apstākļos. Otra būtiska lieta, protams, ir tātad apģērbā virsējais slānis. Un šeit ir divas svarīgas lietas. Pirmā, tātad, lai viņš būtu kluss, un otra, nenoliedzami arī, lai vēja un mitruma necaurlaidība būtu. Un ja mēs runājam par blāzeru medību apģērbiem, tad blāzeru medību apģērbos ir ietvertas visas šīs īpašības, ko es iepriekš uzskaitīju. Un vēl, ko es gribēju piebilst, ka būtisku lomu arī spēlē tas, kāds ir svars apģērbam. Un, jo apģērbs pēc svara būs vieglāks, jo jūs vienmēr arī jutīsieties komfortablāk. Jums nebūs šīs te sajūtas, kad pārējot līdz tornim un pasēžot tornī pusstundiņu, jūs sākat just tādu uz pleciem visu to smagumu sajūtu, ko jums biezā jaka rada. Ja vēlaties izjust patiesi komfortablu sajūtu, sēžot tornītī gaidas medībās, tad esat laipni aicināti ciemos visos Punomuižas veikalos.